Toties pārbaudas darbam, sagatavošu klases uzdevumu līdzīgi kā kuru jau jūs veicāt. Tātad, piemēram, kas jums pārbaudas darbā noteikti būs, tātad pārbaudas darba tēma ir teksta noformēšana tiešais dokumentā. Tad mums ir pamatnoformēšanas lietas, mums ir jāmāk. Šeit ir gan trekraksts, līvraksts, pasvītrots teksts, tekstam nomainīt krāsu vai teksta fona krāsu, pievienot saiti, komentāru, ielikt attēlu, teksta līdzinājums, rindstarpas, kontrolu saraksts, aizīmēts saraksts, numurēts saraksts un atkāpes samazināšana vai palielināšana. Tāpat arī funkcijas slēpjās šeit augšā zem cilnēm. Tātad mums bija jānoformē pēc parauga. Viena lieta, tātad jūs varat aptuveni bija jāizvēlas, jānomaina fonts, jāpalielina tā izmērs un jānocentrē. Tālāk teksts ir līdzināts pēc abām malām. Un tekstam būtu jābūt sadalītam rindkopās, un tas patiesībā nav nekas sarežģīts, tas ir vienkārši enter taustiņš. Jāsadala tur, kur tekstam sākās jauna rindkopa, jāieliek teksts pirms attiecīgā vārda un jānospiež enter taustiņš. Tad tālāk šis teksts jānoformē. Tātad mums nav nekādas rindstarpas, mums šobrīd izveidojas atkāpes starp rindkopām. Es vēlētos tās nomainīt. Tā kā arī šeit uzreiz jau ir šī rindstarpas un rindkopa atstarpes, bet arī šī opcija ir zem formāta rindkopas un rindkopa atstarpes. Es izvēlēšos viņas pielāgot. Tātad pirms rindkopas es negribu nekādu atstarpi lietot. Tālāk. Man arī vēl vajadzētu pirmās rindiņas atkāpi. Tas arī slēpjās zem formāta un jāmeklē, ka tas varētu būt saistīts ar atkāpēm, vai ne? Un šeit nav minēta pirmā rindiņa, bet ir papildus opcijas. Un tad mēs varam izvēlēties atkāpes no kreisās puses, labās puses vai speciāla atkāpe. Pirmā rindiņa ir speciāla. Un es izvēlēšos, piemēram, 1 centimetru lielu šo atkāpi. Un te teksts izveidojas kā paraugā. Paraugā vēl bija šis vārds svarīgākās pasvītrots. Tālāk mums bija aizīmēts saraksts. Bet šis nosaukums kvalifikācija atradās centrā un bija traktrakstā. Tālāk es iezīmēšu tekstu, kas ir paredzēts šajā numurētajā sarakstā un izvēlēšos numurētu sarakstu. Noteikti nedrīkst šīs te rakstīt ar roku cipariņus. Un tad mēs mainām līmeni. Palielinām atkāpi vai samazinām. Ja teksts atrodas vairāk pa labi, tas sanāk palielināt. Iezīmējam un palielinam atkāpi. Kas vēl šeit bija, ka šeit visi tie vārdiņi, kas ir iekavās, ir slīprakstā. Un veids arī slīpraksts ir šeit augšā, bet arī taustiņa kombinācija Ctrl+I palīdz uzreiz tekstu izveidot slīprakstā. Tā kā šeit bija jābūt prātīgiem un precīziem. Tā, apmēram pirmā puse būs. Otrā paparžauga sākās jaunā lapā. Lai uzreiz nokļūtu jaunā lapā, var ievietot lapas puses pārtraukumu vai kontrolu un enter taustiņš. Tātad ielikšu kursoru pirms paparžaugiem, ievietot un pārtraukums,
lapas puses pārtraukums. Tā teksts uzreiz nonāk jaunā lapā, nav jāliek daudz enter taustiņu. Tālāk šis te papažaugi. Teksts ir centrēts un krietni lielāku izmēru. Un trēknrakstā. Un tad tālāk noformēsim tālāk. Tā pirmā rindkopa mums bija ar palielinātu rindstarpu, varētu teikt, ka 1,5. Teksts līdzināts pēc abām malām. Un pirmās rindiņas atkāpi. Vēl kā var dabūt pirmās rindiņas atkāpi augšā šeit uz lineāla ir tādi 2 mazi klucīši. Mēs varam pavilkt vienu mazo klucīti un pavīdīsies pirmā rindiņa. Vai arī ievietot rindkopu atkāpes, un tad tur jāatrod tā pielāgota atkāpe. Atkal šis te teksts arī līdzinās pēc abām malām, bet atradās viss teksts nedaudz ar nobīdi. Arī šeit var izmantot lineālu un pabīdīt. Vai iet arī uz meklēt šīs te rindkopu atstarpes. Tas bija atstarpes, bet es gribēju atkāpes. Tātad iet uz formātu, izlīdzināt un veidot atkāpju un atkāpju opcijas. Arī šeit var izvēlēties, te var ierakstīt precīzus centimetrus, cik lielai, piemēram, jābūt atkāpei. Vēl, kas var būt liederīgi, šeit nākamais vārds kvalifikācija ir tādā pašā izskatā, kā šis te. Mēs varam iezīmēt un nokopēt formatējumu. Un piekārtot to šim vārdam. Tā nokopējās tas pats fonta izmērs un formatējums. Un arī šeit bija interesants tas vairāk līmeņu saraksts. Es viņu iezīmēšu. Mums arī nebija izkopējusies viena lieta, bet mums bija vairāk līmeņu saraksts. Bet tas saraksts sākās ar mazāku līmeni. Un šeit, ja mēs kaut ko iezīmējam, tad viss saraksts uzreiz pabīdīsies uz labo pusi. Un tāda viltība, ko es atklāšu, ja mēs gribam, tad mēs, ja atsevišķi kārtojam pa līmeņiem, tad mēs varam pabīdīt. Bet tiklīdz mēs gribēsim, piemēram, iezīmēt kaut ko, viss bīdījās. Varbūt, kad ir vēl kāda attapība, bet es zinu, šobrīd tikai šādi te man ienāca prātā. Un tā sakārto visu sarakstu pa līmeņiem. Jo kāpēc es līdz tikšu līdz tai vietai, kad tas ir svarīgi? Tas būs svarīgi, jo pirmajā līmenī paliks tas apakšnodalījums. Jo šis paliek tajā pirmajā līmenī. Vēl es tūlītās pamēģināšu, varbūt izdosies nokopēt formatējumu, jo vārds klase, patiesībā klase jau varbūt būtu bijis vienkāršāk. Labi, tālāk jau vairs nav nemaz tik sarežģīti, bet mēs varam arī nokopēt formatējumu, iezīmēt, kopēt formātājs. Tas nenostrādāja. Ok, tad es sakārtošu. Otrādāk arī sakārtoju ne tā, kā bija vajadzīgs. Tā kā reizēm mums sanāk, ka mums pašiem ir jāeksperimentē, lai mēs nonāktu pie tā rezultāta, kādu mēs vēlamies. Es arī nezinu īstas risinājumus no galvas, bet nedrīkst baidīties, klikšķināt un skatīties. Tā. Un šeit arī iekavās teksts ir slīprakstā. Es ātri iezīmēju vārdu, dubultklikšķis uz vārda, tad iezīmējās konkrētais vārds un uz klaviatūras nospiežu Ctrl-I, un tad man arī parādās slīpraksts. Man nav obligāti jāiet šeit augšā uz šo I. Tad, kad es to būtu izdarījusi, ir palikusi tikai viena lieta vēl mazajā klases darbiņā, kas bija jāizdara.
Un otra lieta, kas bija jāizdara, ir šis teksts, Wikipēdija. Viņš mums vēl bija dokumenta galvenē. Es viņu iezīmēju un izgriezīšu, Ctrl X izgriežu. Vai arī labais klikšķi un izgriezt. Un kā dokumentam piekļūt galvenai, tas ir uzklikšķināt dokumenta augšdaļā. Mums atverās galvenas lauks, tas ir šis te. Galvena ir tas, ko ieliek, kas parādīsies katrā lapas pusē. Ja es šeit ielikšu to saiti augšā, Wikipēdija, tad viņš būs visās lapās. Tad šo tekstu viņš mums paraugā atradās labajā pusē. Un viņam ir kāds interesants cits fonts. Nu, pieņemsim šis te. Un tagad gan mēs būsim gandrīz, tikko ievēroju vēl vienu lietu. Tātad, es izdarīju dubultklikšķu dokumentā galvenas daļā un atvērās galvene. Bet arī var iet ievietot un galvenas kājienes. Un tad izvēlēties galvena kājiene. Un tad jums atvērsies arī lauks, kur jūs varēsiet ierakstīt informāciju. Bet man vajadzēs šoreiz arī vēl kājienē lapas puses numuru. Tad lapu numurs un lapu numurs, ka viņš ir apakšā. Bet viņš mums atrodas labajā pusē. Arī viņu mēs varam centrēt, jo paraugā mums bija centrēts. Lapas puses numurs automātiski mainās katrā nākamajā lapas pusē. Tā. Nu, šobrīd mēs esam noformējuši kā paraugā. Vēl viena lieta, es uztaisīšu šeit jaunu lapu, ko mēs skatījāmies, bija arī satura rādītāja izveide. Tātad mums bija piemēram 3 vārdi. Saule, zvaigzne, planēta. Tā, man būtu 3 dažādi vārdi, 3 dažādu līmeņu virsraksti. Es vēl varētu pierakstīt, es sanumurēšu, lai ir skaidrāks, kurš tad ir kurš līmenis. Mēs katru noformējām, kāda mums ir nosacījuma vai kā mēs vēlamies. Piemēram, krāsu. Zvaigzne mums, piemēram, būtu 2. līmeņa virsraksts, līpraksts, pasvītrots, varbūt bišķīt lielāks. Un atkal planēta mums būs ar 3 citu fontu. Un attiecīgi mēs to darītu, kāda mums ir nosacījumi. Un tad, labi, varbūt šis dzeltens ir pārāk dzeltens. Bet uzliksim, piemēram, šādi. Ko mēs darījām? Mums būtu 3 līmeņu virsraksti. Virsraksts, 2. virsraksts, 3. virsraksts. Un mēs pēc nosacījumiem pašā pirmajā reizē, kad mēs tikāmies, mēs iezīmējām. Un mēs labojam šos virsrakstu stilus. Aizgājām tur, kur augšā ir parasts teksts, izvēlamies 1. virsraksts un atjaunināt 1. virsraksts, lai tas atbilstu. Izdaram to soli. To pašu izdaram ar 2. līmeņa virsrakstu. Un to pašu izdarīt ar 3. līmeņa virsrakstu. Tad, kad tas atbilst, mēs šo virsrakstu, piemēram, lai es jums parādītu, piemēru, augi mums varētu būt 1. virsraksts. Mums augi varētu būt 1. virsraksts. Atkal kvalifikācija, 2. virsraksts. Un, piemēram, valsts mums varētu būt 3. virsraksts. Un tad viņš arī maina šo izskatu, kāds ir paraugā. Tā, bet mēs arī varam šeit ielikt, piemēram, 1. virsraksts, 2. virsraksts un, piemēram, nodalījums. Tā, man liekas, kaut ko nebija. Paraugā nebija ar to aizīmētajā sarakstā. Ok, esmu piekārtojis stilu dažādiem virsrakstiem. Un kā tad izstījās ievietot satura rādītāju? Mums bija ievietot
Un, kā mēs kaut ko gribam ielikt, mums ir jāatrod satura rādītājs. Hops, un mums ir šis ievietot satura rādītāju. Un tad mums izveidojas automātisks satura rādītājs. Tā, tas par satura rādītāju. Un šī arī bija tā viena no galvenajām lietām, ko mēs skatījāmies. Tad, kas mums vēl ir svarīgi vispār darbojoties, ir kopīgot sadaļā, labajā augšējā stūrī, kopīgot, un kā dalīties. Dalīties mēs varam tā, ka, piemēram, tad dalīties ir nozīmē uzklikšķināt uz kopīgot pogas, un tad mēs varam mainīt dažādas piekļuves. Mēs varam ierakstīt konkrētus ēpastus, mēs varam arī izveidot saites. Piemēram, ik viens, kuram ir saite, ir skatītājs, komentētājs, redaktors. Un, piemēram, skatītājs. Tad varēs tikai skatīt, bet neko nevarēs izdarīt. Komentētājs varēs atstāt kādu komentāru. Redaktors atkal varēs kaut ko labot. Atstāsim skatītājus, un tad beigās var nokopēt saiti. Un tad pēc tam to saiti var nosūtīt un aizsūtīt citiem. Tas arī viss pagaidām. Paldies jums! Un cerams, ka jums tas noderēs, lai sagatavotos pārbaudas darbam.